Ko tu teici? Oh, my God, šis ir labi. Tās nav asaras. Tas ir vājums pamet mani ķermeni. Reku man atbild teklajā no deniņa. Es zinu, ka pa īstam asas ir divreiz asas. Bet es līdz rītdienas vakaram runāšu falsetām, man liekas. Man teica, jāpēc visu, lai rītā labs laiks. Esiet sveicināti, man sauc Raimonds Dunke, un šie ir Domā līdzi karstie jautājumi. Šodien pie galda cilvēks, kurš šo pirmo radio ēteru aizvadīja kopā ar Olgu Rajecku un Tomu Grēviņu. Pusauģu gados spēlējis ģitāru grunge grupās, pēc tam arī padarbojies roka bārā, ir zemessargs un pavisam drīz gatavojas vadīt erudīcijas spēli viens pret visiem. Gustavs Terzens. Čau. Čau. Cilvēks metinātājs. Arī dzen, vai ne? Jā, ja es prastu pa īstam metināt, es droši vien būtu darbā tagad, bet rekurs esmu. Metinās, kā Artis Varjonas teiktu, metinās kabeli tagad. Jā, nu, redz, tie kuldīznieki izteicieni man nav tik pazīstami, bet par tā, es īstenībā pazīstu ļoti daudz īstus metinātājus, un tā ir ļoti cienījama un ļoti ilgi mācībās apgūstama prasme. No kurienes toreiz tev pielipa šis te Gustavs Terzens un SVH roka metinātājs? Atceries vispār? Tas bija. Jo toreiz skaņas stilā mēs ar tevi, man tā liekas, dažādās pasaulēs toreiz tā arī nesatikāmies. Ar tevi viens otram garām nostaigājām. Man personīgi tas bija no šī brīža skatoties, kad pašam ir bērni, un tas laiks tas bija tāds ļoti tramīgas identitātes meklējuma laiks, bet tā smagā mūzika ir vienmēr bijusi tā zemdegās esošā nemainīgā līkne no mājas audzināšanas, tēva kasešu plaukts. Viss tas, ko es dzirdēju, no turienes arī ģitāras spēle nāk, tētis pirmais bija. Un tajā laikā es pēc visādiem eksperimentiem, tur platās bikses, dažādu krāsu mati un tur pamēģināt to, pamēģināt šo, bija pilnīgi skaidrs, ka mana māja vieta, mana sirds vieta, mans tas muzikālais areāls ir, roka mūzika, smagā mūzika. Un vienkārši vienā brīdī atvērās tas laika lūku, tā vārteja. Ir iespēja strādāt SVH. Un vienkārši es sāku kā parastais, kā rekrūts parastajā ēterā, sestdienu, svētdienu vakaros lielajā SVH 7 vakarā, kad neviens neklausās no sērijas, ja labi peldēs, ielaidīsim ūdeni baseinā. Un viņi tajā gadā, Zigmārs Liepiņš vēl bija toreiz priekšnieks, saprata, ka viņiem vajag cilvēkus SVH roka stacijā, kas bija jau palaista tādā playlists režīmā. Un, es jūtu iekšēji sirdī, viss pareizi kauliņi sastājās, pareizā loze. Un es biju tā pirmā rīta balss ever, kas tur skanēja. Dats Wolf bija redaktori jau, bet mani ielika Jāņos, Līgos svētkos, kad visiem ir jābūt tā kā pļavā. Mani vecīgi, grib, negrib, take it or leave it. Ar karstajiem ēdieniem uz tūs jūs? Kaut kur pa vidu. Nav tā, ka es ikdienā baigi rautos nosvīst no ēdiena. Man patīk tas līmenis, kamēr vēl var just garšu, jo man ir bijuši piedzīvojumi ar saviem ceļojumiem, raidījumiem un kolēģiem, ka Indijā bija tā, ka vienkārši es nesapratu, ko darīt. Tā, izšauju korķis vienkārši, un mums bija tāda iekšēja gradācija komandai, tā kā likt ciparus kaut kādus, vai ne? Tas bija 11. Tavs pirmais radio ēters, kamēr mēs arī sākam, patiesībā bija šis kopā ar Olgu Rajecku, lai cik amizanti tas neizklausītos, un ar Tomu Grēviņu, kur jūs cīnījāties par ēteru radio klausulu. Īstās, kā šo zini? Tev ir gali, Jūs cīnījāties par klausulu, bet vai ēteru cilvēkam jau no bērnības, kad tu šim stāstam ej cauri, vai tu jau tad saprati, ka radio cilvēkam, kurš būs ēteru cilvēks, ka viņam ir pašam jābūt interesantākajam cilvēkam istabā? Es neko tādu toreiz nedomāju. Tur bija kaut kāds jocīgs laiks, es biju skolnieks. Tā bija 4. vai 5. klase, kur es mācījos. Un tētis toreiz, Arnis Terzens, viņš bija pametis jau tādu sabiedrisko mēdī. Un strādāja dažādus citus darbus. Un viens no darbiem tētim bija, viņš bija kaut kādā menedžmentā, radios konto tas bija. Telpas bija Dailes teātrī no aizmūras, tur bija jāiet iekšā, tur bija augšā tā viņa studija. Un es viņam nācu līdz uz darbu, un tas bija laiks, ka tur mūzika spēlēja no diskiem, un bija jāpierakstās, kurš kuru disku ir paņēmis, un vēl kaut kas, un tā vazojoties viņam līdz pēkšņi bija kaut kāda versija, ka ir kaut kāds bērnu raidījums.
Un tētis piedāvāja man no sākuma likās, ka es esmu 5. klasē, kāds bērnu raidi. Bet tiešām mēs tur nācām, un tad bija kaut kāds Baltkom TV, man šķiet, ja nemaldos, tur bija kaut kādi konkursi un vēl kaut kas, un bija tiešais ēteris, un tā cīņa ar Grēviņu tiešām bija tāpēc, ka viņš atnāca vēlāk. Un kurš vairāk tika pie klausulas, tu vai Grēviņš? Zini kā, šodien Grēviņš netiktu pie klausulas vairāk, bet toreiz, es tomēr no žurnālista, no pieklājīgas ģimenes, atnāk tāds čalis, un visu laiku tiecās pēc tās klausulas, un labi, lai viņš tur lien, vai ne, bet vienā brīdī izbesīja, goda vārds. un, nācās pagrūst vienā brīdī. Bet, redz, tagad pieauguši vīrieši, visi bērni, un šo mēs ar to īstenībā esam pārunājuši miljonus reizi, jo es pat nezināju, ar ko es sēžu studijā. Es nezināju, kas ir Olga Rajecka, goda vārds. Es nezināju, ko nozīmē runāt par rādio, es vienkārši kaut ko darīju. Vienkārši kaut ko ienāca un kaut kas tur zvanīja, un kaut kas tur bija. Tajā vecajā Skanscielas burvībā tagad ar Tomu tikāties pēc tam Radio SVH apcirkņos, kā tad bija sajūta? Jā, arī tur Toms atnāca vēlāk nekā es. Viņš man tā kā ar saviem garajiem matiem? Es nekad mūžā neesmu pievērsis uzmanību viņa matiem, bet viņš tā kā tāda ēna seko visu laiku. Nē, es biju nonācis SVH Rock, tāpēc, ka arī tur ir saistība tēti, jo tētis ar Zigmaru Liepiņu bija ļoti labi draugi, un arī ar Jānu Šipkevicu. Un tētis bija uztaisījis Radio SVH tādu lielu projektu, kas saucās Ziņu dienests reģionos. Tā ir tāda liela menedžmenta, tāda ļoti profesionāla lieta, kas ir jādara. Tur ir biroji jātaisa, cilvēki jāalgo un vēl kaut kas. Un tētis vienā brīdī saprata, ka viņš tur ir savu amploā pabeidzis, un savukārt es biju atkal tur universitātē un kaut ko tur tirinājos, un es gribēju kaut ko. Un viņš teica, pamēģini tajā radio, bet es tev varu tikai sarunāt vizīti. Viss pārējais tev būs jādara pašam. Un tā bija saruna šķiet ar Jānu Šipkevicu, un tad man iemeta tajā basēnā bez ūdens. Basēnā bez ūdens, kurā es izdzīvoju, un tad bija ļauts darīt tās roka lietas, līdz īru kompānija pārpirka un vairs neļāva darīt tās lietas. Mēs ar Arti Dvarjonas tajā laikā paspējām ļoti daudz. Un šitā tu man varēsi mest krāsnīgi beigās. Nē, ir. Jā. Ir cits. Parunāsim par tavu iekšējo redaktoru. Tu jau aizskāri savu tēti, bet redaktors ir arī tava mamma. Un kā ir bijis saukt divu redaktoru ģimenē, vai nav bijis arī bērnībā, kad tu tiec pārtraukts? Un Gustav, stop, tā nesaka, jo tā neviens nerunā. Kā tu zini to? Mamma. Es esmu laikam izpildījis savu mājas darbu. Mamma vienmēr man ir labojusi valodu. Vienmēr. Mamma ļoti labi zina valodu. Mamma varētu mācīt, viņa varētu pasniegt valodu. Viņa varētu uzrakstīt kaut ko beidzot. Izņemot rakstus, viņa varētu kādu grāmatu mierīgi uzrakstīt. Tētis vairākas grāmatas uzrakstījis. Tētis man savukārt iemācīja. Tomēr, mammai nekad no televīzijas pieredzes bijis tādas īstas. Tētis tomēr, viņš nāk no televīzijas, viņam ir radio pieredze, viņam ir rakstošā presa, publicistika. Tētis man iemācīja nekrastīt galvu kadrā. Viņš man iemācīja nepiekrist visu laiku ar kas rāda, ka tu vēl esi universitātē, nevis profesionāls. Kurš no vecākiem tagad atskatoties bija nežēlīgāks redaktors? Tētis vai mamma? Īstenībā mamma. Ja mamma ir redzējusi visus manus raidījumus, par tēti es ļoti šaubos. Viņam ir svarīgi, ka esam mazbērniem atbrauc uz laukiem un nopļauj zāli. Un ka mēs pasēžam klusumā un paskatāmies tālumā. Mamma ir svarīgi, kā es runāju ēterā. Un tas mamām ir malaži svarīgākais. Jā. Skarbāks profesionāls kritiķis ir mamma. Bet kas to... Kas to stipro taisa uz augšu? Noteikti kāds apslēptais pipars. Kā jau visi mēs. Par nepabeigtajiem darbiem runājot. Pēc 10 gadu pārtraukumu jūs atkal sanācāt kopā ar Sijā Radikāli savā laikā, lai pabeigtu nepabeigtu ierakstu. Un kāpēc, tavuprāt, nepabeigts darbs cilvēku vajā vairāk nekā neveiksmīgs darbs? Interesants jautājums. Es laikam bišķiņ sakārtošu to laika līniju, jo tur bišķiņ 10 gadi nebūs pareizs laika atskaita. Es atceros, ka mēs iespējams tev jūg divas lietas.
Mēs nospēlējām 2015. gadā. Es izdomāju vienkārši tādu tekstu. Tur mūs aicināja, bija tāds klangu festivāls Edijs Rudzis, un cilvēki mums ļoti tuvi grupē. Aktori. De facto. Jā, un Rock Distribution. Un man ļoti Edija. Yeah. Viņi mūs ļoti aicināja. Mēs kaut ko kuņojāmies. Un tad es sapratu, ka vajag lozungu, zem kuru spēlēt, un tad būs tā motivācija. Es teicu, ka mēs aizmirsām nospēlēt pēdējo koncertu. Sorry. Pirms tam, kad mēs izjukām vai tā, beidzām savu pastāvēšanu, mēs aizmirsām nospēlēt to pēdējo koncertu. Un šī būtu tā kā iespēja. Un tad tur ar visu salūtu bija YouTube, var redzēt. Tur gandrīz katrai dziesmai kaut kādi blīkšķi. Ir vēl kaut kas man viens draugs, kuram bija noliktavā pārpalikumi no Jaunkrievu pasākumiem. Viņš atveda visus tos stēkavu. Un īstenībā, ja godīgi nelegāli, man liekas, viņš izšāva tā, ka tur nepaspēja policija atbraukt, un mēs jau bijām prom. Rock'n'roll. Savukārt par to albumu mēs tiešām sākām rakstīt otro ierakstu. Grupā bija Alvis Bernāns, kurš tagad ir Skyforger ģitārists. Skyforger mums viņu nozaga. Un Matīs Elsbergs basā, jā, un Matīs mums bija viens no lielākajiem dārgumiem, jo Matīs piedalījās arī dziesmu rakstīšanā, viņš bija ārkārtīgi spēcīgs, un šeit es piebildīšu, ka Matīs Elsbergs ir leģendārā un traģiski bojā gājušā Klāva Elsberga dēls, dzejnieka. Ar Matīs bija, viņš ļoti talantīgs, viņš tāpēc labi varēja būt ģitārists, jebkas un arī vokālists. Es esmu īstenībā ļoti slikts ģitārists, es esmu wannabe salīdzinājumā, piemēram, ar Matīs vai Rāli. Bet tā griba, tā dziņa, kaut ko tur darīt. Vilkme, jā, un tad mēs ar Dainu Rīkuri sapratām, ka tas ir jāizdara, ierakstījām 4 dziesmas, bet tad tur katram pa otram bērnam un viss blabla. Kā teica Gustavo, kaut kas arī par ģimeni tur bija. Jā, staps un kokšķi. Jā. Bet smagā mūzika ar gadiem kļūst mazāk smaga tavā gadījumā vai precīzāk? Kā tev liekas? Es nezinu, es šķiet esmu tajā kategorijā, kurā, kad nav ko klausīties, es vienmēr varu uzlikt Tool, Led Zeppelin, Metallica un būs ko klausīties. Un meklējot kaut ko jaunu, tad ir jābūt baigam urķim, jo es garāžiņā strādāju. Es iemācījos cieņu pret materiālu, kurš man nepatīk, kurš man neizraisa nekādas emocijas, bet es rēķinos, ka tur ir auditorija, ka tur ir ļaudis, kuriem tas nozīmē daudz. Es, piemēram, nekad nevarēju izturēt tādas grupas kā Motley Crue, Iron Maiden, Judas Priest. Man besīs spalgie vokāli, godvārds, es vienkārši fizioloģiski nepanesu. Tā ir tāda... Pieminēja Judas Priest, es atcerējos... Tā kā mamma, kas nevar izturēt huligānu dēlu un sāk spiegt un mest ar priekšmetiem, un tajā brīdī man ir tāds, what? Par Judas Priest, man liekas, ļoti forši iespēja bija 90. gadu izskaņā, 2000. sākumā bija tāds seriāls The 70's Show. Varbūt esi... Nē. Tā seriāla būtība bija tāda, ka līdzīgi kā mūsdienās bija Friends vai jebkura cita situācija, komēdija, bet viņi filmē tikai ar visu laika nogriezni tikai 70. gados. Un seriāls beidzas ar to, ka pienāk 80. gads un viss līdz ar to The 70's Show beidzas. Stāsts ir kāds, ka viens no seriāla tēliem jauniešiem, viņš strādā tā kā ierakstu veikalā, pārdod kasetes. Ienāk cita tēla mamma un saka, ka viņi gribētu kādu mūziciņu dabūt, paklausīties, ko viņi vannā ar kādu dzērienu varētu pabaudīt, kādu kristīgu mūziku un to. Un tad tas čalis saka, tev varētu patikt šis un iedot viņai Judas Priest kaseti. Un tā sērija beidzas, protams, ar kameru uz viņu, kur ir dāma ir iegājis burbuļu vannā, paņem šampaniešu glāzi un nospiež kasešu playerī play un atskan Judas Priest. Dāmas, nekautrēties, jo Robs Halfords, viņš ir homoseksuāls, viņš ir atklāts gejs, kas ir bijis viens no lielākajiem satricinājumiem, ka viņš tā kā, kā to mūsdienās iznāk no skapja. Viņš ir joprojām anonīmais alkoholiķis, kurš ļoti lepo viņam tās medaļas dod. Ja? Viņš saka, tur 40, tur 30 gadu skaidrā vai cik, viņam tur tie savējie. Un īstenībā es ar Judas Priest esmu intervējis, un ļoti kruta grupa. Un es saku vēlreiz, man var personīgi nebūt nekādu emociju, vai tā kā pat zināmā mērā, varbūt pat antipātija. Tur man pašam jāpastrādā, bet priekš auditorijas. Kāds tev pamēģina pateikt to pašu par Metalliku? Nē, tur es arī nepiedalītos, es domāju, aristokrātiski novērst. Bet šajā gadījumā Judas Priest, protams, ir izdarījuši visu to, pēc kā var nākt tādas Metallikas un Pantēras un Machine Head un vēl kaut kas, viņi visi viņus ļoti ciena. Un tā grupa tiešām ir izdarījusi pēc tādiem faktiem ļoti daudz. Kāpēc man pienu ielēja?
Domā, vai? Nu, ņemot vērā, ka tas piens tev varētu noderēt sākot no 6. 7. pudelītes līdz finišam. Jā, bet te ir baigais meistars strādājis tiešām to gradāciju jūt. Nu, vismaz garš vēl ir. Mēs esam pētījuši šīs lietas. Var jūt. Liela daļa tavas dzīves aizņēma savulaik rokklubs. Un kas toreiz bija, man liekas, katram cilvēkam, kurš grib šādu pasākumu dzīvē kaut reizi pieredzēt, tā realitāte, kas tev iesit, ir komunālie maksājumi, visas pārējās lietas, cik daudz tu esi atkarīgs no citiem, vai atnāks tev uz klubu cilvēki uz pasākumu, neatnāks cilvēki uz pasākumu. Ko būšana par rokbāra saimnieku tev atnesa izpratnē par roka subkultūru Latvijā? Rock and Riga. Jā, tas ir fenomenāls laiks. Tas ir finansu krīzes laiks no 2009. līdz 2011. gadam. Tas brīdis, kad reāli nevienam nav naudas un visi kaut ko tur atvelk un savelk un Starptautiskais valūtas fonds valstīm izsniedz aizdevumus. Mēs taisam krogu bez IES maksas. Toreiz vēl bija lati. Un jums vēl bija, man tā liekas, grupu konkurss, kur jums bija burkā nauda. Jā, burkā nauda un publiskais balsojums, un bija ģitāristi, solo ģitāristi konkurss, un bija tie garāžas dueļi saucamie. Jā, nu, klasika. Nu, mēs bijām 3 kompanjoni. Tagad ar tādu laika nobīdi, ar tādu sevis paša izpētes olekti, nu, visi mēs bijām frukti, protams, jā. Un iemācījāmies to, ko skolā nemācīja. Un es vienreiz banku augstskolas studentiem man šķiet stāstīju par to, ko nozīmē no ielas uz biznesu, no biznesa uz ielu un kāda ir atšķirības starp biznesu un uzņēmēju darbību. Un viņi klausījās, bet mums te māca biznesu, saka, nu, sūdīgi jums, jo biznesa gaida, ka kaut kur parādīsies nauda, bet uzņēmēja darbība uzņēmās atbildību un rada vērtības. Jā, un šajā brīdī banka augstskolas studenti, man šķiet, toreiz bija, tas tur Valdemārijās galā, viņi tā kā bija sašļoki, visiem tie slimfit uzvalciņi, visi un tās pareizās kustības un pareizie smaidi pārvērtās tādā, jā, un rokklubs, tas ir dzīves stils. Un ja tu spēj to dzīves stilu ar bērnu mājās un ar kolēģiem un ar nakts dzīvi, nu tad good for you. Jo es pazīstu tikai dažus, kuriem tas ir izdevies tā kā īsts dzīves stils. Nu, protams, viens no šī dzīves stila flagmaņiem Fonteins, Stīns Lorents, viņš māk šo dzīvesveidu, un ko tas viņam ir prasījis, es nezinu. Šķiršanos, slimnīcu, vēl kaut kas, bet... Atdzīvots ugunsgrēkus. Jā, radīt iloņu, kuram mēs viņam palīdzējām, starp citu vākt līdzekļus toreiz. Jā, ka viņam klubs nodega, mums Rīgā bija 2 dienu maratons koncerti, kur grupas nes visādas relikvijas, un mēs vienkārši devām tādu kā dvēselisku atbalstu toreiz. Ir visādi. Tā ir ilūzija, ka tu varēsi tagad uztaisīt rokklubu un tagad sēdēt un gaidīt viesus. Tas ir naudas plūsmas uzņēmē darbības tips, tātad barošanas un dzirdīšanas, jā, un izklaides pasākums, kurā visu laiku ir jābūt on režīmā. Nu, cik ilgi tu var būt on režīmā? Jā, un es pazīstu dažus vēl. Es vienmēr esmu ambrīnojis pulkvežu čaļus. Es viņus personīgi pazīstu, un viņi ir izdzīvojuši, viņi ir iemācījušies uzņēmējdarbības likumus, nevis biznesa. Jā, tāpēc, ka ja tev no kaut kurienes viena nauda nāk, un ja tev pasaka jautājumu, ko es uzdevu arī tiem studentiem toreiz, cik kas saprāt ienes vairāk naudu, 1 vai 2? Viņi sāk domāt, es saku pareizi, tieši tik ilgi jāpadomā ir, lai nebūtu tā, ka tev no kaut kurienes nāks nauda. Ja? Nu, un, protams, beigas klasika. Nu, ja tev darbinieki nes sieru un dakšiņas ārā, nu, tad ir skaidrs, ka kuģis slīgs. Nu. Te ir, tu zini, ka tajās lidmašīnās, kas lido uz to tālo, viņi nomaina gan tērpus, gan virtuvi. Un pa ceļam noteikti, vai ne? Jā, nu. Kamēr tu guli, tev pielēj tavam mīļākajam ēdienam liftoff. Jā. Bet tu viņu cel pa mili. Ok. Lai tu saproti, ka tas piens tev atrodas tur blakus, vai ne? Jā. Vēl nevar. Bet kaut kad vajadzēja. Vēl nevar. Piera rādio, man liekas. Ir? Jā. Jā. Tu sevi sauc par cilvēku emulātoru. Saki, ka tu mēģini iedziļināties lietās, izrūpties līdz artēziskajiem ūdeņiem, dziļumiem, vai
Tu to uzskati, ka tā varētu būt tava superspēja, tik ļoti mēģināt ieiet katrā tēmā līdz kaulam, kā tu pats to mēdz reiz pa reizē definēt, vai mēģināt dzīvot pasaulē, kurā, kas zina, nekas arī spēj sevišķi tik aktuāls nenotiek. Man teica, nav tāda cilvēka, ar kuru nevarētu uztaisīt vienu 2-stundīgu sarunu. Tāda cilvēka vienkārši nav, ja vienīgi viņš nav tur, tiksim, nerunīgs, nedzirdīgs un akls, galīgi, bet turpat varētu mēģināt. Savukārt viens no maniem arī tādiem garīgiem skolotājiem teica, ja tu nevari plauktā atrast grāmatu, kuru palasīt, uzraksti vienu, vismaz viena grāmata tevī pašā ir. Un kaut kā tas ir vienmēr tādi, varbūt triviāli izklausās, bet tādi vadmotīvi, ka es, piemēram, arī, kad strādājot Latvijas radio kultūras rondo, kas varbūt kādam šis, tas ir tur kaut kāda baga augstā kultūra, augstā māksla. Nē, tā ir vienkārši naturāla žurnālistis gatavošanās. Jo, ja pie tevis atnāk režisors, kurš ir 3 gadus savas dzīves pavadījis filmē, vienkārši tev nav morāli ētisku tiesību atšaudīties ar virsrakstiņiem ar viņu. Viņš ir savu dzīvi palicis īstenībā zem sitiena. Jā, varbūt tur izdiebs to iekšiņu zāriņu tā, ka varbūt iespējams viņam tur knapi, tur sinapses smadzenēs turās kopās, ne? Vai arī rakstnieks, kurš ir uzrakstījis grāmatu, vai mākslinieks, kurš ir uztaisījis izstādi, vai tēlnieks, kurš ir radījis skulptūru, ja tā kā tajā akmens klucī ieraudzījis tēlu. Tad par lietām tu nemēdz interesēties mēreni, ja mēs tā liekam. Ja man interesē, tad līdz galam, līdz kaulam. Ja man neinteresē, tad... Bet cik daudz pēc tā, ka tu esi iesācis kaut ko, tev paliek karājoties pusceļā, vai ja tu iesācis, tad tu aizēji visam līdz galam. Cik tev bijuši gadījumi, varbūt kāds no tiem piemēriem, ko tu man tagad vari pateikt, tu esi sācis kaut kādu dziļo pētīšanu, bet pēc tam saprats, ka tas nav tava laika vērts aizrakties līdz tam urbumam. Kā teica bijusī Latvijas mākslas muzeja, Nacionālā mākslas muzeja vadītāja Māra Lāce, teica, mums ir jāredz tik daudz sliktas mākslas, turklāt vietējās, lai mēs atpazītu labu mākslu. Un tāpat laikā tas arī ir darbs. Arī šo relatīvi garlaicīgo, neinteresējošo, tāpat kā ar Judas Priestu, vai arī profesionāli, un te mēs ejam jau profesionāli. Profesionāli tev nav īsti tiesība nedarīt līdz galam. Ja tu esi piekritis šim darbam, un tev nāk temats cilvēks, kaut kas tev pilnībā neinteresē un vispār neizraisa pulsa izmaiņas nekādas, tev ir tik un tā jāstrādā. Un tā ir tā atšķirība starp to, jā. Ja tu beidz šīs profesionālas attiecības, tad jā, tu vari izvēlēties. Nē, es to nevēlos, vienkārši godīgi pateikt, bet ja tu esi šajās darba attiecībās un es pieņemu šo izaicinājumu, šo atbildību uzņēmies, tad ir, kā saka, Liepājā, tup un turās. Pie kura gabaliņas būs piena puika, jā? Nesagaidīsiet. Varbūt sagaidīsiet. Kā zina? Nē, bet viņš tur, tu māni ar garšiņām. Stiprums palielinās, bet garšiņi nomainās, tāpēc smadzeņi domā, ka kaut kas cits. Jā. Bet šis izsatībrāk. Tu vari viskijam, piemēram, griezt tā kā 3,6, 3,7, 3,8, 3,9. Tu katram šotiņam nākamo gradāciju. Tas būtu drausmīgi. Un es teicu, ka viens no lielākajiem dzīves sitieniem ir brīdis, kad vīrietis apzinātā vecumā saņem ziņu. Paldies, tu mums vairāk neesi vajadzīgs. Un tas tev paliek zem sitiena. Kas tev tajā brīdī liekas sāpīgākais ienākumu pazaudēšana vai tas, ka iespējams tu pazaudē identitāti? Cik mums laiks? Pietiekami. Neesam limitēti laikam. Šis ir interesants jautājums. Es pieņemu sapēnu. Mēģinu saprast, par kuru laiku tu runā. Jā. Mums nevienam nav nekāda pienākuma būt tam cilvēkam, kas mēs bijām vakar. Vai tad, ja mēs esam mainījušies, izauguši un darījuši kaut kādu darbu. Jo, jā, kamēr ego struktūras ir iestrēgušas tādās dzelžainās pārliecībās, ka ir tikai šādi. Un tas, kas es esmu, teiksim, uzkonstruējis. Jā. Nāk. Pareizais brīdis jautājumam. Es pieņemu, ka tas ir jautājums par kaut kādiem maniem izteikumiem pēc zināmiem dzīves triecieniem pirms 10, 12 gadiem. Jā, un šobrīd es atceros, ka toreiz es pēc sevis tā domāju, kaut pienāk diena, kad es par to varētu pasmieties un būs viegli atkal. Tagad tā diena ir pienākusi, bet tas nav
bijis vienkārši. Ja man prasītu, es gribu kaut ko mainīt, nē. Bet ja man toreiz pateiktu, ko tas prasīs, lai es nonāktu šeit, es izlieku pa logu uz vienas kājas labāk. Un nevis pieņemt tos izaicinājumus, kurus es 10 gadu laikā esmu darījis. Un tur var visu kaut ko runāt. Pat tagad modē ir visādi kursiki. Un kauči. Jā, lai viņi ir. Un, tiešām, lai ir, jo ne man būs tagad vētīt. Un kaut kā es kādā brīdī, zinot un darot savas lietas, man liekas, jā, es daru pareizi, es eju tur pie labākajiem. Bet tāpat laikā, ko mēs zinām, ko mēs vispār varam teikt? Kādam varbūt citur ir labi, un viņš tās savas dzīves strāvas var atrisināt un to savu dzīves plūsmu atrisināt citādāk nekā tu. Un tas ir labi. Un tās ego struktūras, pašizdomātās struktūras, tās nocietinātās struktūras, kādreiz, un visbiežāk vīriešiem, sabrūk ar tādiem negaidītiem lieliem, bet ļoti pareiziem un precīziem sitieniem. Ja pēc tam var piecelties, ja pēc tam var turpināt un iemantot kaut nedaudz pazemības, pasties uz mani. Tu pat teiktu par maniem, ka es esmu pazemīgs cilvēks šobrīd. Vai ne? Bet ir jāmācās, ir tiešām jāiet tas ceļš, jo cits izējas nav. Un man ir bērni, un ir visādas lietas dzīvē notikušas kā profesionāli, tā privāti. Cik tu ilgi maisīsies savai dzīvē pa kājām? Okay. Tu zini, ka pa īstam ass ir 2 reizes ass. Jā, man tu to var nestāstīt. Okay. Tu sportu izmanto, lai nomierinātu Tas savu ir pārāk alkatīgs. iekšējo atomstaciju, bet vienlaikus kritizē disciplīnu. Kā tev atšķirt veselīgu un prasīgumu pret sevi, nevis ārprāts? Šis ir karsts. Ko tu teici? Man negribās teikt. Eku man atbild teklajā no deniņa. Tu sportu izmanto, lai nomierinātu savu iekšējo atomstaciju. Sportu? Jā. Jā. Bet vienlaikus arī kritizē disciplīnu, kas pārvērš sevis mocīšanā. Tā Ak, nereti. Dievs. Es nesaprotu, kā. Bet katram vajag hobiju arī pie šīm mērķiem. Kā tu atšķir veselīgu prasīgumu pret sevi no eleganti nosaukt sevis nīšanas? Ļoti labs jautājums. Ļoti moderna parādība. Tāpēc, ka tā ir tāda... Ar ledu ir vieglāk arī. Bet vai šis ir laiks piena puikam? Piens ar ledu. Sāksi? Vai tu vēl gatavojies? Pag. Oh my God, šis ir labi. Tūlīt. Jā. Iedomas pret realitāti. Tā ir, man liekas, tā. Un tās patoloģiskās pusaudzības slasts. Un ar patoloģisko pusaudzību es domāju to, ka mums ir pilns ar 40-gadīgiem pusaudžiem. Mums ir gadi un sirmi deniņi, bet nav briedumi. Un tās idejas par to, kā sevi nemīlēt, pēc tam pārnesās uz jebkādām attiecībām ārpasaulē. Redz, mēs šobrīd arī sevi nepārāk mīlam. Kāds varētu teikt, kāpēc tu to dari, ja tev tā dedzina? Labi. Kā teikt Toms Grēviņš, tagad viņš sēdēja tajā krēslā, kur šobrīd esi tu. Te? Jā. Okay. Viņš teica, šīs asāts mērķis un vispārējais, kā savādāk cilvēks var sajusties, ka viņš ir dzīves, ka viņā kaut kas pulsē. To mēs tev var pastāstīt vēl pāris variants, kā var sajusties dzīves. Jo ik pa brīdim, kad dzīve mums noliek kaut kādā tādā bezceras situācijā, mums ir kaut kādas idejas. Mums ir idejas, bet tās ir idejas, kas ir esošajā prāta stadijā. Un tās lielākās bailes, acīm redzot, ir, kāpēc mēs darām kaut ko pierastu un zinām. Tāpēc, ka tur nav nekāda riska. Un tu jūties ērti. Jā, ērti un tas modernais vārds komfortzona. Bet pāriet, redzi? Nemāni sevi. Ok, ļoti labs. Un ir brīdis, kurā, ja tu pats neizdarīs kaut kādas lēmumus dzīvi, tev iemetīs kaut kādā pārdzīvojumā, kaut kādā nezināmā notikumā, ilgtermiņā varbūt pat. Bet kurā nodarbē tev visātrāk pazūd vēlme visu kontrolēt? Tev tāda ir?
Es teiktu, ka man labākie skolotāji šajā ziņā, kas man met ārā no tām ego struktūrām un kas mani arī manu emocionālo kontroli un manu jebkādu telpas paplišanu māca, ir bērni. Jo viņi aug, un Grietai tagad ir 18 gadi, jau pieaugusi sieviete, un dēlam pat palika 13, un tās mājiņas tu redzi, kā vēlreiz no A līdz Z veidojās sieviete. No meitenes par sievieti, par jaunu skaistu sievieti, kā puika no maza puisīša veidojās par tīni, par pusaudzi. Un tas man sakārto tādu skatu, tā kā baigi nepieķerties tam, bet tāpat laikā redzēt, kā tas notiek, un tā ir mana izvēle. Vai es to kontrolēju, vai es to vienkārši pieņemu un sekoju un vēroju. Tu arvien vairāk uz to pienu skaties, vai ne? Bet tu jau būsi izdzēris visu to līdzi. Es pienu neesmu aizticis tāpat kā tu. Tajā brīdī, kad tu pateiksi, es solidarizēšos ar tevi. Tā, šitais jāņem, ne? Panč. Ejam sakar pančā. Priekā. 112 ir jāzvan, ja? Jā. Var arī uz Varakļāniem, bet tur cits numurs. Pīt. Man jau ir viena alga. Ak, Dievs. Kāpēc man apakšējā plakstiņa koža? Es neaiztiku acis. Vai es aiztiku acis? Es aiztiku acis. Man tā liekas, ka mēs jūtam caur visurienu šīs sāpes. Tās nav asaras. Tas ir vājums pamet mani ķermeni. Tu teici, ka pirmais bērns, ko tu jau pieminēji, Grieta, tev piedzima laikā, kad tu pats biji vēl nenobriedis. Nē. Nu, ne tev, bet Grietas māmiņai, bet tev kā tētim. Bērns nāk pasaulē laikā, kad tu jūties nenobriedis. To tu neesi arī slēpis. Un kurā brīdī tēvs saprot, ka bērns nav projekts, kas viņam jāpārveido, bet gan cilvēks, kurš ļoti precīzi attēlo tevis kā tēva nepilnības. Tā kā Grieta sāk runāt pretī. Viņa māka pamatot. Un ko bērni parādīja tevi par tevi tādu, ko tu pats neesi gribējis redzēt? Jā, Grietai bija. Viņa arī brālim to ir iemācījis. Nu, pats tādus izaudzināja. Protams, ka ir dažādi radoši paņēmieni, kā, piemēram, turēt kārtību mājās. Protams, arī pēc šķiršanās nebija vienkārši to dzīvi sakārtot. Tas nekad nav vienkārši, bet mums kaut kā Rundīna izdevās ļoti sakarīgi, savstarpēji atbalstoši, tur pa daudz tur nemidžināties vienam otram tajos radaros un, kā saka, to bez tādas liekas, bez liekiem asumiem nepadarot bērnus par ķīlniekiem, jo bērni jebkurā gadījumā cieši. Bet pavadot tādu ilgu laiku vienatnē ar bērniem, tu ļoti sevi redzi spogulī. Es redzu sevi spogulī. Un laiks ar bērniem ir ļoti vērtīgs, jo tas ir izaicinošs laiks, jo nedod Dievs ir skola, kaut kāds februārs -20 grādu viens saslimst, un ir jāskiem pa darbiem, un vēl kaut kas. Un tad tu saproti, kas tev ir pats svarīgākais, to ar taviem darbiem vai tie bērni. Un tad ir pilnīgi skaidrs, ka tajā spektrā parādās visu pārējo attiecību. Nu, ko tad tu tagad tēlos lielo vareno, kas neizbēgam kaut kādā brīdī noteikti. Kamēr tās ego struktūras saprot, kādi ir jaunie noteikumi, ka pa vecam vairs nevarēs. Un bērni ir tie, uz kuriem šito nevar spēlēt. Un man liekas, ka viena no intervijām, kurās tu esi arī minējis, ka tu esi mēģinājis stundu iet arī bērnu tempā. Ar Frici, jā, ar dēlu. Ko tev tas parādīja arī tavam pacietības līmenim, un ko tev tas parādīja par to jūsu kopā būšanu? Par stundu, ko tu pavadi, ejot tikai un vienīgi tajā ritmā? Es neraudu, tie ir sviedri. Es neraudu, es turos. Fricis ir pilnīgi cita temperamenta cilvēks nekā māsa Grieta. Grieta ir asāka, Grieta ir tāda žiperīgāka un tāda ļoti tāda dinamiska, vitāla, ļoti, ļoti apsviedīga, radoša. Es brīnos, kā tas notiek dažbrīd, un es mēģinu īstenībā ļoti klausu šobrīd. Bet dēls... Dēls ir lēnīgāks, viņš ir apcerīgāks, un viņš pavada laiku ļoti citā telpā, domu telpā, ideju telpā. Viņš kaut kur tur peld.
Un mums ir gribas, to bērnu izvilkt ārā, tāpēc, ka mums te realitāte tur kaut kas un tas. Un es sapratu, ak, Dievs, iedomājies, kas viņš tur tik labi jūtās, viņam tur ir tik forša vieta, viņam tur ir idejas krāsas un tēli kaut kā. Un es tagad nākšu viņu rautu ārā. Un tas man parādīja to, ka to visu var darīt radošāk. Ar pareizo masāžiņu tādējādi, saprotot savu steigu, savu manrāžu, savu nevērību, savu egoismu galu galā. Kurš tad ir svarīgāks? Mans laiks vai dēla laiks? Man ir svarīgi, lai viņš iet gulēt, tāpēc, ka man ir rītā jāceļās uz darbu, blā, 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 blā. Kas būs, ja tu noiesi vienā solī 1 stundu dēla ritmā? Parunās ar to, kā viņš jūtās. Ļausi viņam atvērties, varbūt neuzbāzīsies ar tiem stulbiem jautājumiem, ko tu ēdi, kā tev gāja un kas tev ir uzdots. Kas ir svarīgi, protams, bet ieiet tajā viņa laikā, tajā viņa frekvencē, viņa realitātē, bez pretenzijas, atvērti. Tas man parādīja to, cik es esmu pats tāds sažņaukts un vēl kaut ko, un cik patiesībā, un to ir ļoti grūti atzīt, cik maz man interesē patiesības, cik ļoti tā rutīna un tās rūpes ir nomākušas to, cik patiesībā foršs ir puika, cik viņš ir patiesībā dziļš cilvēks un cik viņam ir oriģināls domas. Un tad, kad viņam sāk peldēt ārā, es vienkārši sāku pierakstīt, viņam tur ir tāda, viņš budists reāls, viņam tādas idejas, viņam tāda dzīves izpratne jau ir uz šo brīdi. Bet ir disciplinējušā lieta, un ja pa daudz aizsēžos kompī un telefonā, tad ir pieaugušais Gustavs, kurš saka, čalīt, tagad es iekožu sev savā līdzjūtības kodā, un tu man tagad darīsi šitā, tāpēc, ka es redzu, ka tev paškontrols nav nekādas ar tiem telefoniem un datoriem, tagad būs tā. Un tā autoritāte nāk nevis ar to, ka tu kaut kā tā ar varu to izdari, bet tā, ka tu radoši nomotivē. Kaut kur gribi sāp tik un tā. Ak, Dievs. Šitais jau sit kaklā. Kā teikt Mārtiņš Špuris, that's what she said. Tu zemesardzei pievienojies nevis tāpēc, lai romantizētu ieročus, bet tāpēc, ka negribēja, lai bērni redz tēvu, kurš krīzes situācijās nervozi staigā pa māju. Yep. Vai drosme sākas brīdī, kad cilvēks vairs negaida, kad bailes pāries. Tā ir. Man bērniem bija ļoti svarīgi parādīt tajā 22. gadā, jo visa informācijas telpa bija pilna ar trauksmi, ar briesmām. Un tā kā, labi, tas ir pirms 4,5 gadiem, bet tik un tā, mēs esam pieraduši, un tā ir rutīna, un nedrīkst pie tā pierast, bet es atceros toreiz Grieta skatījās uz manīm. Viņi arī lasa internetu, viņai telefonā nāk ziņas, viņi kaut kam seko. Ja? Puika vēl bija, tad, cik puikam bija toreiz, viņam bija 9 gadi. Bet arī, kad vecāki runā, mēs runājam, kas būs, karš būs, es nezinu, tu vari atstāt bērnus tādā sajūtā? Tev kā pieaugušajiem ir kaut kas jādara. Kā tu varēsi tagad mierināt bērnus? Nē, nebūs. Kā tu zini? Viņš man tā ir, bet tā, es jūs aizsagāju. Nebūs karš. Kā tu zini? Es nezinu. Bet kāpēc tu tā saki? Jā, un tas nav tev tur mamma, tētis pretī, bet bērns. Es nezinu. Lai kas notikt, es jūs aizstāvēšu, atbildi man iznāca ārā tāda. Un tās prasa, tu māki? Tu proti? Un visiem tiem, kas, man ir 45 gadi šogad, visiem, kas nav dienējuši šobrīd, visi tiem vīrieši, kas manā vecumā nav pamatapmācību izgājuši. Tas pats jautājums, tu māki? Ko tu darīsi? Tā, kad tas krievs nāks ielas galā, šaus tavas sievietes, izvaros tavas meitas ar saviem tankiem, ko tu darīsi? Teiksi, man nebija laika, man bija darbā jābūt. Ok, pietiks moralizēt, ja? Es to darīju bērnu dēļ, godvārds. Bet sabiedrības acīs tev reizēm neliekas, ka tiek romantizēta militārā apmācība. Nevis militārā apmācība, bet militārā gatavība. Es nezinu, tur droši vien tas ir politiķiem jājautā ministriem, un tur vēl kaut kas, jo kas es tāds esmu, lai teikt kaut ko par militāro gatavību. Es zinu tikai to, ko es esmu apgūs un zinu, kādās mācībās es bijis, ko es viens atsevišķs cilvēks, brīvprātīgs pilsonis, ko es varu zināt par militāro gatavību. Ko es par to varu zināt? Ja arī tāda pieeja būtu, ja es arī zinātu, man droši vien būtu tāda apstākļa, ka es par to nedrīkstētu runāt, visticamāk. Bet ko es varu teikt? Jā, par to, ko
es esmu piedzīvojis gan savā bataljonā, gan arī ārpus bataljona mācībās, kas ir paldies par šādu iespēju, ka es biju patīkamā šokā par tiem profesionāļiem, kas mums ir. Un ne tikai par kutāngiem, specivienības džekiem, kas māca iemācīt tev tās tīrās kaujas lietas, bet domāšana par to, kā uztvert pretpropaganda, propaganda, mēdīju sistēmu, kā Krievija ienāk iekšā Latvijas mēdījos, piemēram, caur maigajām varām. Ar maigajām varām, ar industriju, ar sociāliem, ar mēdīju piederību, ja, kam kāda kanāla pienāk viens un tas pats vēstījums bērnam, pensionāram, elites cilvēkam. Ja. Viņi tiek cauri, viņam tur vesels institūti strādā uz to. Un to tev māca, un kā man teica viens ļoti labs draugs arī no dienas, kas tieši šajās lietās darbojās, viņš teica, jo vairāk tu dienēsi, jo vairāk tu apgūsi, jo mazāk tu kaut ko paustosi sociālos. Savukārt no otras puses uzskatu mums publiskajiem cilvēkiem, kas ir iegājuši. Mēs to arī ar Interu Rešetinu runājām, ja, ka no vienas puses tā ir milzīga atbildība to savu autoritāti, kas ir publiski nevis tikai tāpēc, lai tu pelnītu naudu un tur krātu savus kaut kārtējos tur kaut kāds popularitātes punktus, bet izmanto viņu derīgai informācijai, pasniedz to, saņem drosmi un pasaki, stājies zemesardzē. Nāc, es izdarīju, ko tu tur kūņājies. Ja? Nekas palīdzēs, ar pirmo netiks, labi, tur fizisko neizturēs, vai es nezinu, kaut kāda tiesvedība kaut kāda varētu būt. 100 gadījumi, 1000 gadījumu tādi ir. Mēģini vēlreiz, jo tas, ko mēs apgūstam, tu esi pilnīgi cits cilvēks pēc tam. Ja? Un zemesārdze un nacionālajie bruņotie spēki, neskatoties uz kaut kādām politiskajām rebēm, attīstās. Un šī nolādētā kara dēļ, ko Krievija joprojām izraisa Ukrainā, no tā tas ir demoniski, ka mums ir jādomā un jāžvadzina ieroči, bet tas, kā mēs to varam, kur mēs esam tikuši, piemēram, tas, kas bija 22. gadā, ir bērnu šļupst ar to, ko tagad māca 2026. gadā. Tieši tādā pašā ātrumā mēs apgūstam ātri lietas, mēs ejam līdzi. Protams, es tālāk nedrīkst runāt par kaut kādu gatavību vai par kaut ko vēl to, lai tur dara tagad. Jā, mums ir vēlēšana gads un oktobris nav aiz horizonta, un līdz ar to mutes ciet. Skatīsimies pēc tam. Tagad te visi ir gatavi viens otram rīkli pārgraust. Kā saka, karavīri politiku netaisa. Es neskatos pēc tāda emocionāla vīrieša, kurš nosvīdis, noraudājies. Ir tāda frāze par to, ka neraud tikai ķieģelis, vai ne? Jā. Īsti vīrieši neiet pēc terapeita. Terapeits nāk pie viņiem uz mājām pēc izsaukuma. Viņi izbauda depresiju. Wow, ok. Šī sitīs. Jā, sit. Man teica jāpēc visu, lai rītā labs laiks. Es nezinu, kam tas laiks rīt būs labs. Šitam ir tas rūgtais jau klāt, visi jau garš nejūt jau vairāk. Tas gribās elpot tikai caur muti. Mans gaišāks nots. Rudens sezona. Televīzija. Viens pret visiem. Un tavs jaunais karjeras izaicinājums. Erudīcijas spēle kanālā 360. Kas tavuprāt tev šajā jaunajā amplua būs izaicinošākais saglabāt neitrālu seju, kamēr dalībnieks ar pilnu pārliecību dos pretējā virzienā? Vai kā tu šo jauno dzīves izaicinājumu raugies? Es paturu tiesības skaļi smieties un teikt katu. Kas mums ir, man liekas, no pasaules erudīcijas tādām spēlēm, man šeit pats svarīgākais ir, lai ir daudzīšanās, lai tas nav pārnopietni. Jo man šķiet, ka arī nelaids Mārtiņš Ķibilds ar visu savu akmens cieto seju un absolūto paredzamību, ar kādu viņš gāja toreiz tajā Grib būt miljonārs. Man liekas, ka gadījums ar elementāru Mendelsonu bija tas, kurš parādīja to par to, kas tas patiesi Dievs vod. Par to, kas tas patiesībā ir. Čūtas prīst. Jo man netik daudz tā erudīcija, man tik tas, cik dzīve tāpat ir nopietna. Man savā pusmūžā un viduspārējā man vairāk interesē daudzīties tagad. Un redzēt, cik nopietni cilvēku uztvers jautājums un cik patiesībā tas ir elementāri. Vai arī ne? Bet no otras puses arī, man liekas, ar tavu visu dzīves amplitūdu, ko tu esi darījis, nosaukums arī tev ir ļoti piestāvošs viens pret visiem. Mīļākais formāts.
Jo bieži vien tas bijis arī kā viens, kā arī intervijās es minējis, ka tu esi kā prērijas vilks. Jā, bez bara, bez kluba. Bet māku. Es jau apsveicu, ka esi ticis galā ar domā līdz karstajiem jautājumiem, neaiztiekot pienu. Bet es līdz rītdienas vakaram runāšu falsetā, man liekas. Par jebko. Un saliekot visus pēdējos punktus. Karjeras sākumā kopā ar Olgu Rajecku atradies radio ēterā ar Tomu Grēviņu cīnoties pa ētera klausuli. Ārprāts. Tā bija baigā iniciācija. Darījis daudz dažādas lietas. Rockklubs, Sijā Radikāli, Metallica. Judas Priest. Un tagad tu palīdzēsi vienam rudens sezonā cīnīties pret visiem. Gustavs Terzens. Pa vienam. Viņi nāks pa vienam. Tos visus mēs tev norganizēsim. Paldies tev. Paldies.